Šodien mēs atkal pulcējamies Bučā, skaistā vietā Kijevas pievārtē, kur pieminam 2022. gada marta nevainīgos upurus. Šajā trauksmēnā laikā, kad apkārt norisinās daudzi konflikti, mums ir ļoti būtiski nenovērst uzmanību no Krievijas agresijas Ukrainā. Kolēģi aicina arī mūs visus uz stingrāku pieeju attiecībā pret agresoru atgriešanos starptautiskajā apritē, kultūras un sporta pasākumos. Diemžēl mēs redzam, jau ir noticis fakts, ka paraolimpiskajās spēlēs Milānā un Cortīnā atgriezās agresoru karogs. Nihilisma augstākais punkts, ka Krievu karavīri, kas nogalinājuši Ukraiņu civiliedzīvotājus, var slavināt agresiju globālā fórumā. Latvija stingri turpinās atbalstīt Ukrainu, un mēs neļausim kara noziedzniekiem palikt nesodītiem. Slava Ukrainai!